Mēs esam pārliecināti, ka jums joprojām ir nepieciešams deklarācijas PDF formātā. Kas var būt ērtāks deklarētājiem? Tomēr Latvijas muitai ir cits viedoklis. Tāpēc tagad EDS portālā ir pieejami tikai datu elementi JSON formātā. Valrus komanda ir radījusi jums vienkāršu risinājumu. Skatieties! Izmantojot pieejamos pieteikšanās veidus, piesakieties Valsts ieņēmumu dienesta portālā. Kad esat pieteicies EDS, dodieties uz sadaļu EMDAS. Pēc tam kategorijā Imports atlasiet Automatizētā importa sistēma AIS un pārejiet uz deklarāciju meklēšanas režīmu. Ievadiet nepieciešamos datus, lai atrastu vajadzīgo deklarāciju. Atveriet izvēlēto deklarāciju un saglabājiet to kā datni. Pazīstama darbība, vai ne? Un tagad mēs iepazīstinām jūs ar deklarātoru rīku deklarāciju izveidēju PDF formātā. Dodieties uz tīmekļa vietni deklarātora adresē h7.lv. Pievienojiet failu, izmantojot pogu Select File vai velciet un nometiet to tieši no mapes. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Konvertēt, un, kad process būs pabeigts, gatavā deklarācija tiks lejupielādēta jūsu datorā tikai pēc sekundes. Atverot failu, jūs varēsiet skaidri redzēt visu tajā ietverto informāciju, viegli to izlasīt un izdrukāt. Tas ir viss. Ievērojot šos vienkāršos soļus, jūs varat vienkāršot darbu ar muitas importa deklarācijām. Jums vairs nebūs jāsaliek kopā deklarācija no daudziem ekrānšāviņiem EDS tīmekļa vietnē.